vienkārši izskriesim cauri tādiem galvenajiem pieturpunktiem, lai saprastu, ko tad nozīmē tieši tā upeņa audzēšana. Lielajā siltumnīcā uzziedinājuši, mums tur ziedas spīrējas un vēl kaut kas, viņi nopērk kaut kādus upeņus tādus. Mēs sākām viņus audzēt, tā kā piesardzīgi un drusciņi. 14. gadā beigās, kad mēs apkopojam rezultātus, tad mēs ieraudzījām, mēs bijām sākuši arī ar upenēm kaut ko darīt, un mēs ieraudzījām, kad mēs ar upenēm nopelnam 80% no visiem mūsu ieņēmumiem. Ogas vēl vispār karājās zaros, kad viņi jau runāja par to, lai mēs visus ogas piegādājam viņiem. Ja. Tad no 13. gada līdz 2022. gadam, līdz pagājušajam gadam, šādi tie rezultāti. Ja. Stādu ražošana un sākām investēt arī savu ogu tīrumu, ierīkošanā. Kam tas ir svarīgi. Ja. Un bezdarbnieki šajā laikā, tie, kas ir bezdarbniekos, viņi šajā laikā, kamēr strādā pa sezonas lauksādniekiem, viņi nezaudēs to savu bezdarbnieku statusu. Ja tas niksis kāds tiks taisīs baltais āboliņš kaut kādām stiebra zālēm, vēl kaut ko, arī iet cauri pēc tam nevajadzīgās zāles, tur nezāles. Nezinu, grūti teikt, jo tas āboliņš jau tajos pirmajos gados viņš viņu noklāja tā kā paklājs. Tur vispār pat vietas īsti nav viņam. Bet viena pusi mums iet iekšā ārā. Bet šis gan ir aizmugurē. Nav viegli viņu noturēt tajās rindās, jā. Tās zvaigznītes mēs pat salaižam tā, ka šitā, jo viņas ir tiešām ļoti mīkstas šitās. Un viņas pat tos mazos krūmiņus nenolauž. Viņas izravē visas starpiņas. Ir divi kombaini, kuri tērē šo laiku. Tad reiz divi, šitais vienu reizi tikai. Un viņš uz to iegūst